Sveicināti skatītāji! Šodien bija sajūsmināts, kad notiek Delfi sektora raidījuma filmēšana, ka uz studiju traucos kā vējš, lai satiktu savu kolēģi un draugu Almantu Poikānu. Parunāsim par sportu. Prieks tev redzēt. Almant, ir kādi sportiskie sasniegumi, ar ko grib palpoties? Jā, ir. Čempioni, 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 čempioni. Nu labi, ķeramies pie darba. 2025. gada čempioni! Virslīgā ir Riga FC. Izskatās, tu esi sajūsmināts par to, tā, ka nevar arī dziesmas savaldīt. Pārmaiņas man vienmēr patīk. Pārmaiņas vienmēr nāk par labu, manuprāt. Un RFS ir gāzt no troņa. Arī RFS kā klubs man, protams, patīk, bet Riga šo sezonu spēlē skaistu futbolu. Stabilu futbolu, viens zaudējums, 2 kārtas pirms turnīra beigām. Protams. Stabils futbols bija arī piekdien pret Tukumu, kā viņi to citu nodošanai, bet tā nebija tā skaistākā spēlē. Tā nebija. Biju klāt. Cerēju, kā bija? Cerēju, ka tajā spēlē netiks noskaidrots čempions, jo likās, ka čempionam vajag tādu tā kā kārtību. Nākamā gada čempionu baneri? Nē. Tur bija, kad parasti, kad fotografē čempionu bildi lielā, un izliek to baneru čempioni 2025. Šogad, diemžēl, 2025 nebija skaidrs, bet es redzēju, ka bija 26. Ļoti labi. Bet labi, atceramies, kad rīdznieki Riga FC šo sezonu sāka diezgan nepārliecinoši. Viņiem tas sākums tur neizšķirti krājās kofertējumā. Un iedomājies tev brīnumu klubu vadībā, uzticējās trenerim, vai ne? Jo parasti treneris būtu patriekts jau pēc pirmajām 5 nestabilām spēlēm, un te uzticējās un paskaties, kur tas aizved. Bet droši vien arī jāpiezīmē, ka tas komandas kodols arī tika saglabāts beidzot. No viņiem tas spēlētāju kodols jau kādu laiciņu it kā turējās kopā, tie rezultāti nenāca. Bet tādiem spēlētājiem kā Režinaldu Ramīrišs, Antonijs Kontreras, kas Latvijas skatītājiem īpaši daudz neko neizsaka, būs Brajans Peņa ir pāris sezonas Latvijā padzīvojuši, šo to laikam sapratuši par agrējiem pavasariem un vēlajiem rudeņiem, kā vispār sadzīvot šajos laikapstākļos, un tad jau vasarā viss kārtībā. Vasarā jau ir izdzīvot visi. Un tad laikam jāatzīmē tas, ka viņi droši vien iedzīvojās Latvijā, saprata šī kontinenta eksotika no viņa skatu punkta, un tas rezultāts tiešām bija ļoti sakarīgs, ļoti tā spēle tāda organizēta, stabila. Komanda tāda kā vienots mehānisms darbojās, ko arī daudz kur izcēla intervijās pēc titula izcīnīšanas. Tā kā, interesanti, bet droši vien jāatzīmē, ka RFS bija grūta šī sezona, ņemot vērā, ka viņiem īsti nebija sezonas pārtraukuma. Viņi kā nospēlēja pagājušo sezonu, tā uzreiz Eirokausi. Varbūt tas kā tāda attaisnojuma meklēšana nedaudz, bet es domāju, ka tās bija tāds vienkārši paģirs. Varbūt tas pats sasaistās ar to, ka nebija pārtraukums, tas bija vienkārši paģirs no iepriekšējā gada, un šī gada sākuma, ka bija Eiropas līgā jāspēlē. Bet gal galā, jau būtībā jau no sezonas vidus jau varēja just, ka manuprāt, ka RFS nespējas panākt Rigu vairāk, un RFS, diemžēl, no augsts čempionu pilnvars, viņiem, diemžēl, mums kā neitrāliem skatītājiem forši kaut kas pamainās. Bet jo interesantāk, Riga vienmēr ir bijusi ambicioza, gal galā tas ir bagātākais Latvijas sporta klubs, un es domāju, ka viņiem ir jāiet uz pilnu banku nākamgad Eirokausos, un varbūt pat jāatliek kaut kur tas virslīgas turnīrs nedaudz maliņā, un varbūt jāparāda, kur tas Latvijas klubu futbols šobrīd atrodas, kā mums par to futbolu pēdējā laikā patīk runāt, un kāda ir tā vieta vispār mūsu sabiedrībā. Jāparāda, kur veiž Ziemeļi, jāiekļūst UEFA Champions Leagues pamatturnīrā, vai ne? Tas būtu ļoti skaisti, un tad gan mēs varēsim ar platām krūtīm teikt, ka Latvijas futbols tiek ievērots. Skaisti jau tas būtu, bet atceramies, ka tas kvalifikācijas turnīra formāts ir ļoti neprognozējams. Protams, bet caur čempionu zaru tik kaut vai Eiropas līgas pamatturnīrā arī ir diezgan reāli, ko RFS ir pierādījusi. Pat ar to, cik īstenībā RFS šogad Eirokausos vāji spēlēja, tie vārti nebija, rezultāti bija mazi, bet zaudējumi krājās. Viņi tāpatās tika ļoti tālu, soļa attālumā no reālas spēlēšanas. Tā kā tas ir ļoti izdarāms. Tas sniegums bija diezgan pašlaksā, tieši tā, tu pareizi saki, bet es domāju, ka Riga īpašnieki arī šogad, arī nākamgad naudu
nežēlos sastāvu papildināšanai, un tas jau kuro gadu netiek darīts. Pāris gadus man, iepriekšējos gados, kad nav izdevies izcīnīt viņam titulu, man pat bija bažas, ka varbūt šis azarts kaut kādā brīdī vienkārši apstāsies. Bet, redz, kā viss turpinās, un es domāju, ka viņi ir ieguvuši kaut kādu papildus impulsu komandas uzlabošanai. Un iespējams, ka jau nākamgad mēs redzēsim jau vasarā pa jau visam citu līmeņa Latvijas futbola klubu, nekā tas ir šobrīd. Ceram, ka tas tā arī būs. Gribas to futbolu redzēt labu. Bet labi, nākamā tēma. Ejam nākamās tēmas. Steidzamies tālāk. Kristaps Porziņš uzsācis savu pirmo sezonu Atlantas Hawks komandā un uzsācis ļoti, ļoti pazīstamā veidā. 2 labas spēles un tāda slimošana. Ņemot vērā, ka šis ir līguma gads, kur viņam jāparāda sava tā lielā vērtība, jo viņš ir izcils spēlētājs, tikai tā veselība neturas. Vai tu nesāc jau bažīties par to, kā Kristapam izdosies šī sezona? Tur varētu bažīt, ja mēs runājam par līgumu, tur varētu bažīties tikai par līguma summu, jo neatkarīgi no tā, kādu sezonu viņš šo sezonu nospēlē, līgums ar NBA klubu viņam nākamā sezona būs šā vai tā. Bet mēs jau gribam, lai Kristapam ir lielā nauda. Tieši tā. Es domāju, ka Eiropas čempionātā viņš izstījās ļoti labi. Sezonas ievads pagaidām Atlantā ir bijis tāds nedaudz pašaubīgs, ņemot vērā, ka atkal kāda slimības sekas ir parādījušās, bet es ļoti ceru, es domāju, ka arī tu, Jānis, ceri, ka tas nav tas vīrus, tas sindroms, kas viņam bija pagājušā sezonā, un cerams, ka tas jau viss ir jau kārtīgais mugurs, un imūnsistēma tagad viņam ir stiprāka kā nekad. Stiprāk par 3 gadiem, vai ne? Un ja viņam būs veselība, tad tur ir skaidrs, ka tur būs 20+ punktu vidēji spēlē, bumbas arī būs, un Trey Youngs viņam piespēlīts dos kā odziņas, un tur ir skaidrs, ka būs arī labs līgums nākamā vasara, un pareizi viņš arī dara, ka viņš nogaida, viņš nepraksta varbūt uzreiz jau pirmo piedāvājumu, ko varbūt Atlanta viņam, piemēram, var tagad likt galdā, jo redzot, kā viņš varbūt bišķiņ ar to straglo, ar to veselību, vai ne? Bet viņš pārliecinās, ka veselība viņam viss būs kārtībā. Un šādai pārliecībai jāatnāk arī pie mums. Jā, bet abām pusēm tur tā līguma pagarināšana nav tagad pašsaprotama lieta. Abām pusēm vajag redzēt, kas tur notiek. Jo, jā, Kristapam vajag arī parādīt sevi, lai viņam... Un Atlantā ir arī jāprāt sevi. Lai arī kas notiktu, pat ja Atlanta piedāvā Porziņam līgumu, tur uzreiz tie algu griesti tur kļūst ļoti tādi grūti manevrējami, un Atlantai ir ļoti izdevīgi nogaidīt arī to, kāds būs Porziņš. Es domāju, ka Porziņš ar Atlantu kā labu skatu var izmantot, lai parādītu sev atkal kādam titulu pretendentam. Kurš teica, ka Atlanta nav titula pretendents? Viņi varētu būt, viņa gan sezonas sākumā, diemžēl, to nav parādījusi, bet viņa būs, es domāju, top 6 Austrumu konferencē noteikti būs, un izslēgšanas turnīrā mēs zinām, ka tur viss var notikt, īpaši ar veselīgu Kristapu Porziņu. Jā, un visticamāk jau tāpatās arī nākamais līgums būs vismaz uz 2 sezonām 60+ miljoniem. Viņam vajag ilgtermiņu līgumu. Es domāju, viņš gaida ilgtermiņu līgumu uz 2 sezonām. Viņam vajadzētu ilgtermiņu līgumu, bet komandas droši vien baigi nesteidz mest ilgtermiņu līgumu spēlētājiem, kurš savas karjeras laikā nav baigi nospēlējis vairāk par 66 spēlēm. Šobrīd Kristapam ir jau 30 gadi. Diemžēl no sportiskās puses diemžēl tuvojas tas vecums, ka viņš droši vien vairāk jau sāk lēnām domāt par finansiālo pusi nekā par sportiskiem sasniegumiem, jo galā čempionu tituls viņam jau ir kabatā, un tas tomēr nav katram basketbolistam, īpaši Latvijā, viņam vienīgajam. Bet redzēs, Atlantai arī sev jāpareklamē, jo sezonas sākums bijis negaidīts švaks, kādu uzvariņu atnāk, bet vairāk, diemžēl, karājas zaudējumi. Diezgan nedaudz negaidīt, bet tas tikai sezonas sākums spēlētāji tur tikos... Jā, ieskrēsies tāpat kā mēs savos runas plūdos, vai ne? Cerams, jā, ka vajadzētu kaut kā tā ierunāties laika gaitā vēl labāk. Labi, ejam pie tākamās tēmas, ko tur mēs ar Porziņa algu. Mēs jau gribam, lai Porziņam ir pēc iespējas lielāka alga. Bet man bija Almant nesen tādas pārdomas. Es gribēju aiziet uz VF Rīgas spēli. Spēle pret Aiku notika 21:00. Es domāju, ar bērniem tik vēl neiešu, lai tur nākamā diena vieglāk. Tad domāju, aiziešu uz basketbola klasiku VF Rīga pret Ventspili. Aizgāju. Paskatījos, kad notiek Olimpiskajā sporta centrā. To es zināju, un tad paskatījos 10 eiro biļeti.
Un to 10 eiro man bija žēl, jo man nenormāli nepatīk atrasties basketbolu spēlēs Olimpiskajā sporta centrā, jo tā akustika, kas tur valda. Nu, bet tā jau tikai tavs viedoklis. Es to arī tagad saku, ka tas ir mans viedoklis. Un tas man vienkārši radīja tādas pārdomas par to, kāpēc vispār Latvijas sports ir tāds ļoti maz apmeklēts. Nu, būsim godīgi, tas klubu sporta apmeklējums ir tāds ļoti zems. Un kas tavuprāt varētu radīt vēlmi iet uz šīm spēlēm, Latvijas vietējo sportu atbalstīt ar biļešu iegādi? Jo, redzi, man rekur bija bloks neiet uz Olimpisko sporta centru, jo man vienkārši tur nepatīk atrasties. Nu, es jau to arī saku, tas ir katra cilvēka interesi, katra cilvēka interesi, kāpēc viņš neiet uz attiecīgo spēli. Šajā brīdī neviens neiet. Nē, lielā mērā tas ir globāli, tas ir sports. Un, kas diktē bieži vien sportiskai sasniegumi? Diemžēl tie rezultāti, kādiem rezultātiem VF šodien spēlē Čempionu līgā? Šodien VFam visās līmeņos tad, kad VF Rīga ar AJ Rowenu savulaik, tas bija OB Eirokals, es nemaldos, viņi pat tika kaut kur ārā no grupas noteikti pēc ceturtdaļfināla sliekšņa. Un arī VTB līgā viņi cīnījās par top 8 noteikti, un tad arēna patiesībā bija diezgan piepildīta. Tā nebija, protams, Ziedu laika arēna, ka bija Barons, Ventspils un ASK, vai ne, bet cilvēki bija gana daudz. Un viens ir aspekts ir sportiskā rezultāta. Diemžēl sportiskā rezultāta klubu futbola, vispār klubu sportā nav pārāk augsts. Teiksim, RFS sasniedz augstvērtīgus rezultātus Eirokausos, skatītāji viss bija kārtībā. Viens ir rezultāti. Bet, ko tu kā apmeklētājs sagaidīji no paša pasākuma? Tu redzi sportu, ko tu vēl gribi redzēt? Latviešu puikas laukumā, un arī ne tikai latviešu puikas, bet augsts kvalitātes spēlētājs laukumā. Tas ir tas, ko es sagaidu. Bet, Jāni, mēs ar tevi abi divi esam tēvi. Tu jau arī ieminējies pareizi par bērniem, ar kuriem iet kopā un attiecīgajos laikos neiet ar viņiem uz šīm sporta spēlēm. Viens ir, protams, cikos sāka šīs sporta spēles. Bet vēl viens ir sporta izklaides, kas ir nevis sporta izklaides, bet vienkārši izklaides, kas paredzēts bērniem pasākumos. Jo es vasarā biju ar meitu uz Latvijas un Lietuvas basketbolu izlošu maču pirms Eiropas čempionāta basketbolā. Viņu basketbols vispār neinteresē. Viņi interesē, kad laukumā iznāks karsēm meitenes un kad apkārt nāks Eirobasketa talismans. Manuprāt, nekādas citas izklaides baigi bērniem nebija, bet varbūt es kaut ko maldos un nepamanīju. Bet viens ir tas, ka jāpadomā arī par izklaidēm mazajiem. VF Rīgā agrāk Čempionu līgas spēlēs bija piepilkšamās atrakcijas arēnā. No manas skatuves, tādas ir bijušas. Tas piepūslis aizmugurē aiz laukuma ir diezgan šaušalīgi padarīšana. Kā vecākiem iet lejā, nevis skatīties spēli, bet vaktēt bērnu, kā viņš lēkā pa pūsli. Bet mūsu futbola klubi patiesībā kaut kādā mērā priekšā citiem mūsu klubiem, jo viņi padomā par skatītāju interesēm. Ir desiņas, ir šašriks starplaikos, pirms spēles, pēc spēles. Var normāli ietusēt, un mums dažreiz patīk ietusēt, īpaši pēc svarīgiem lieliem turnīriem nedaudz atlaist stresu. Par to noteikti ir jāpadomā, jo arēnā Rīga, piemēram, cenas ir diezgan augstas. Galā būsim godīgi. Tas ir normāli. Es arī pēc tā, ka es dabūju kādu ielūgumu uz futbola spēlēm, es arī ielūgumu, bet ne visi tiek pie ielūguma. Piemēram, padomāju par to, ka es aiziešu kārtīgi, sagādāšu un patērēšu un turēšu to pasākumu ekonomikā. Bet tas, ka mani nekad nevilina iet uz arēnu Rīgā, skatīties spēļu pārtraukumos, kā mākslinieki uzstājas. Manu meitu vilina, piemēram. Tas varētu būt vienīgais iemesls, kāpēc jūs turien iet. Skan draņķīga holograma un mākslinieks dzied kaut kur laukuma vidū. Bet tas ir pasākums, dažreiz vispār nenotiek nekas. Un kāpēc, piemēram, ar bērniem nākt uz tādu pasākumu? Tādā ziņā, protams, tas ir kaut kas tiek piedāvāts. Un, acīm redzot, Rīgas zeļa labi pastrādā, Latvijas futbola klubi tieši tā. Rīgas klubi strādā tajā pasākumā, lai būtu kaut kas tur suvenīriņus nopirkt un tam līdzīgi. Es, piemēram, pat nenojaušu, kur varētu viegli dabūt VF Rīga kreklu. Varbūt arēnā viņi tirgo Čempionu līgu, bet es neaizgāju, jo bija ļoti vēl, bet domāju aizēšu kādu nākamo spēli. Lai skatītāji droši nāk uz Latvijas sporta spēlēm, mēs tikmēr dodamies tālāk. Prognožu spēlē, Almant! Kā jūties? Kā čempions! Sveiks, Buldogi! Čau!
Stāsti, kā mums ir veicies. Nu, paskatāmies, kā jums veicās pagājušajā nedēļā. Vēl viena baranka Almantam. Es piedāvāju, ka Benziks šajā nedēļā varētu neprognozēt, lai Almantam ir lielākie spēja. Nē, paldies. Jā, skumīgi. Nekas es paskatāmies ticiet man, es atsitīšos. Vēl ir laiks. Es gan nezinu, cik ilgi būs šo kapāļu. Kopvērtējumā mums ir 15-9. Ui. Skābi. Vajag 2 labas kārtas, lai atspēlētos. Pietiek ar 1, un tā jau rezultāts minimāls. Rezultāts starp ir minimāls. Aiziet, visu vai neko bliežam. Nākamajām 5. Novembra 1. dienā lielais Rīgas basketbola derbijs Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. VF pret Rīgas zaļiem. Kurš kuru? Labi, es riskējuši. Man vajag riskēt. Visu vai neko. VF. Tiem jau. VFam Es arī teikšu zeļu. Es ticu Edgaram Buļam. VFam ir ko pierādīt, viņiem arī iet grūti. Paturpināsim ar Artūra Šilova un Elvija Merzļikina dueli. Sagaidot novembra 1. valsts svētkus Latvijas dienu, kurām būs labāks atvairīto metienu procents. Artūrs pret Elvi. Paldies, Jāni. Elvis. Šilovam. Pieņemam. Helovīna vakarā Eirolīgā Baskonija uzņems Anadolu FS. Rodions Kurus vai Rolands Šmits? Kuram to punktu būs vairāk? Kuram punktu būs vairāk? Ļoti labs jautājums. Mēs teikšu, ka Rodions. Ļoti labi. Rodī. Protams, ka Šmitam. Okay. Visu vai neko. Novembra sākumā Saudārābijā risināsies VTA fināla turnīrs tenisā, kur dalībnieču vidū būs arī Aļona Ostapenko. Pārī ar Taivānieti Suveju Šei vai Latvieta iekļūs šī turnīra dubultspēļu pusfinālā. Ticu Irenai, ka iekļūs. Pagājuši laikam nebija labi, tāpēc es palikšu pie tā, ka Paveic. Nebūs labi, bet to izdodas. NBA. Pēc 10 sezonas pirmajām spēlēm, kurai komandai būs vairāk uzvaru? Atlantas Hawks vai Bostonas Celtics? Šis ir nesti jautājums. Nu jā, ko tu lietas? Es likšu Hawks. Jā, es arī vairāk ticu nekā tam. Mans rokraksts ir drausmīgs, Hawks ātri parāda un slēpju. Labi, es arī visu vai neko. Ja jau viss atšķīgs, tad viss Bostona. Okay. Bostonai būs labāk. Pieņemam atbildes. Tiekamies pēc 2 nedēļām un skatāmies, vai Almantam izdosies pierauties tuvāk. Viņam neizdosies! Aiz loga Latvijas iedzīvotāju mentālo noturību testē rudenīgi pelēkie vai pelēcīgi rudenīgie laikapstākļi, bet pludmales volejbola sezona turpinās. Vēl vasarīgāk sporta veidu vispār nav iespējams iedomāties. Turklāt pēc 2 nedēļām sāksies arī pasaules čempionāts, kas risināsies Adelaidā, Austrālijā. Latvija jau nesen izcīnīja vienu pasaules čempionu titulu, tas notika U21 vecuma grupā. Ko sagaidām no pieaugušo čempionāta? Par to parunāsim ar mūsu šodienas viesi. Viņš mūs priecē jau 2 desmitgadus ar augstākā līmeņa panākumiem pludmales volejbolā un tagad strādā kā treneris Mārtiņš Bļaviņš. Mārtiņ, paldies, ka esi atnācis pie mums viesos. Sveiki. Stāsti, tu esi tagad treneris, spēlētājs. Cik grūti ir apvienot šīs 2 lomas? Arodi tomēr gana dažādi. Jā, tas... Man jau liekas, jau vairs nav grūti. Tur sākumā varbūt bija izaicinoši, bet es varbūt treneris, tā ir skaļi teikts. Es pat lūdzu man nesaukt par treneri citiem, bet es esmu īstenībā, kā tas sākās, tas ir, kad vienkārši es palīdzu. Tas trenēt, es laikam vairāk
uzskatu, kad es jauniešiem palīdzu, jo tā, kad uz 100%, kad es trenēju, tas tāds, kamēr es spēlēju, to tā negribētu teikt. Bet labāk, lai jaunieši man sauc par treneri, nevis čau, kā tev iet. Tā, kā tomēr, tad labāk bet tā. Bet Kristians Fokorots tevi uzrunā kā treneri vai kā komandas biedru? Ne tikai jokojoties kā treneri, bet mēs kā komandas biedri. Treneri viņš man 3 reizes gadā. Šogad 2 reizes gadā, 2 čempionātos. Bet kā jums tur sanāk, kā jūs nodalāt tās attiecības? Jo, tu noteikti arī viņam palīdzi, kā tu pats saki, vai ne, pludmales volejbolā, bet jūs arī tomēr spēlējat kopā. Kā ir tā miedarbība jums abiem savstarpēji? Laikam treniņos ir treniņos tas ir ļoti vienkārši. Varbūt vairāk laikam liekas, kā tas ir iespējams sacensībās. Tad, kad mēs spēlējam, mēs uz laukumu ļoti minimāli runājam. Mēs katrs koncentrējamies uz kaut kādām noteiktām darbībām, ko mēs esam izrunājuši pirms spēles. Un tad spēles laikā tur tāds varbūt nianses kaut kādās minūtes pārtraukumos, un tad tur neieslīgs tur kaut kādās sīkās detaļās, kāds ir treniņā vai kāds ir jauniešu čempionātos, kad ieslīgst jau, tad ir tur sīkumos, bet tādās mazās detaļās pa bloku, pa aizsardzību, pa sēru, par taktiku. Tas mums augstākajā līmenī nenotiek. Mēs jau zinām, kas un kā jādara. Bet laikam tas trenēšana tā ir vairāk uz tiem jauniešiem, kad es sēžu malā, jo kad mēs spēlējam pasaules kausos, es daudz ko nerunāju, jo es koncentrējos uz savām darbībām, jo es sākšu kaut ko runāt, man sāksies kļūdas. Tad tā uzmanīgāk tām lietām, bet jauniešos tur pēc katras izspēles mēs var treneris runāt, un to es arī izmantoju. Jā, bet tās tad jūs kā partneru, kā dueta attiecības, starp jums ir diezgan ievērojama gadu starpība, 20 gadu, tu esi par viņu 20 gadus vecāks. No malas varbūt tas patiesībā tā neliekas. Pie mums es atnācis diezgan jauneklīgs, enerģisks. Tā varētu būt droši vien kā viena no tādām panākuma arī atslēgām, bet tomēr arī, kāds ir tās jūsu attiecības, jo tomēr ikdienā, jo jums tomēr ir jāpavada diezgan daudz laika kopā arī turnīros, vai ne? Un cik nav dzirdēts stāsts, ka dažreiz tur partneri viens otram jau krīt uz nerviem bez maz vai ne? Bet kāds ir tās jūsu attiecības, to intereses? Es paredzu, ka ir varētu būt diezgan atšķirīgs tomēr. Viņš ir jaunietis, 20 gadīgs, tu tomēr jau esi 40 gadu vecums laikam sasniedzis sportists. Tad varbūt viņš man tā bišķi to pavalk uz leju, un es varbūt viņu pavalku bišķi uz augstējā, tad viņš tāds varbūt nopietnāks, un viņš man noņem nost pāris gadus, bet... 2-30 gadnieki. Varbūt, Kristians tik vēl nav. Viņam ir vēl jāaug līdz 30 gadiem. Bet es nezinu, varbūt gadiem ejot, nevis gadiem ejot, man pārnieki daudz ir bijuši, un es esmu kaut kā jau iemācījies, jo ļoti svarīgi ir, lai otram tu nekristu uz nerviem, lai justos labi, lai starp spēlēm spētu atpūsties, kaut kā mums tas notiek diezgan... Viņš tev plēsīt uzspēlēt neaicina? Nē, es domāju, ka es īstenībā vairāk viņu varētu spēlēt nekā tā kā, bet nē, viņam tur ir laikam savas kaut kādas tur intereses, viņš grāmatu kaut ko lasa, raksta un jā, es saku, mums samērā, piemēram, tajā viesnīcas numuriņā mums ir samērā liels klusums ir, mums nav tā, ka tur kaut kas tur baigi notiek, un parasti vēl ir, viņš zvana uz mājām, es zvanu uz mājām, tad ir kaut kādas lietas, kas man ir jāizdara, ir ko viņš tur dara, mums tur kaut kā tur tā samērā mierīgi starp spēlēm, un varbūt tas ir tas pozitīvais. Tas, ko tu šobrīd saki, šķiet, ka tad Kristians tāds diezgan savam vecumam tāds jau gana nobriedis cilvēks. Bet laikam Kristians ir tāds, kas nav super uz to komunikāciju ārpus kaut kāda loka.
Okay. Un tad arī, ka mēs, piemēram, esam ar pusdienās ar kaut kādiem citiem valsts pārstāvjiem, viņš neiesaistās sarunās. Viņam nav tur tā baigā interese, viņš ir mākslīgi neizrāda, ka man tēt baigi interesē. Jā, tur savā lokā viņš tur vairāk atverās, bet viņš tāds laikam visvairāk, kur viņš runā, tas ir intervijās, kā viņu uzveicina, tad ir piespiedu kārtā jārunā, un ja viņš nesaka Mārtiņ, tu runā, tad tā ir, un man tas pilnīgi, tas ir labāk nekā visu laikus, es tur, jā, man liekas, ka kaut kā neiespringstot diezgan labi ir ārpus laukuma, mierīgi, tā. Bija par pēdējo panākumu Latvijas pāris Gustavs Auziņš, Kristians Fakarovs kļūst par pasaules U21 čempioniem. Tu biji klāt šajā nozīmīgajā panākumā, bet tu biji arī klāt 2005. Gadā, kad jūs ar Aleksandru Samoilovu triumfējāt. Varbūt paraksturo, cik forši ir izcīnīt šādu titulu kā spēlētājiem, un tagad kā, tur tu gan bija kā treneris. Jā, kā spēlētājiem, laikam tas bija riktīgi forši, jo tas bija pirmo reizi Latvijas vēsturē. Un tad Kristianam tas ir otru, viņš atkārtoja. Tā kā mums tas bija, man liekas, kaut kas tāds liels, kad tieši Brazīlijā, arī mēs spējam pusfinālu pret Brazīlijiem, un tā Meka, tā vieta, jā, tur tieši tajā vietā arī bija olimpiskajās spēlēs laukums, tā kā tas vienkārši ir, kad kaut kā mazā Latvija vinnēja lielo Brazīliju pusfinālā, vienkārši tā izlose sakrita, un tas bija, man liekas, tur pat vārdiem neaprakstāmi. Tad tagad, kā treneris, mēs gājām uz to, kad jāvinnē tajā viņa vecumā, jo viņi savā vecumā ir pasaulē viena no labākajām komandām. Ja? Tur ir vēl Zviedri, kas ir elitē spēlē, bet Zviedri nebija šī turnīrā. Kaut arī pirms gadu 20 mēs vinējām Zviedrus finālā. Tā kā viņi noteikti, jebkurā gadījumā, ja arī Zviedri atbrauc, pelnījuši spēlēt finālā. Ir. Un gājām uz to mērķi zelts, un tad man kā trenerim spēle beidzās. Es redzēju, ka Kristians tur pasmaida priecīgs, un man ar to viss arī beidzās. Reāli, viņš izdarīja to, ko vēlējās, es viņam palīdzēju, viss punkts, viss, Ierasts biznes tā kā. Nē, es tur, tā, kad man tur tagad, viņi tur, man kaut ko tas tur, nē, tas viss ir forši, tas viss ir tā kā pakāpeniski uz to, lai viņi pēc tam spēlētu pēc gadiem tur elitē. Tas viss tā notiek, bet tā, ka man tur super emocijas, tur, es nezinu, kā būtu, ja viņi būtu zaudējuši noteikti. Es noteikti pārdzīvotu, bet tas prieks par uzvaru noteikti ir mazāks nekā būtu vilšanās par zaudējumu. Tad vienmēr tā kā, bet... Jā, jo mums Kristam arī tās apbalvošanas, viss tas nepatīk, tā, zin kā, vinnē, mājās savā starpā, tur nezinu, vakariņas vai ko, bet... Tad saprotu, ka jūs ar Aleksandru nosinējāt jaudīgāk nekā Kristians. Jā, noteikti. Tas bija, jā... Brazīlijā jau nevar nenosinēt. Jā, tur bija, bet šoreiz laikam arī kaut kā sanāca tā, ka tie spēlētāji, cik es sapratu no Kristina un Gustava, kad viņi arī kā zaudē, viņi lido mājās, viņi nepaliek tur. Mēs tur Brazīlijā tur līdz svētdienai, pirmdienā, un visi spēlētāji bija uz vietas toreiz, un es atceros, jā, ka tur visi kopā kaut kā svinēja, tur kāds kaut ko svinēja, vai kāds vienkārši tur patusēt gribēja, un viss, tad man liekas, šogad bija tā. Man liekas, ja skaitas tur jauniešu čempionātos, cik es sapratu, ja man tur neviens nemeloja, tad šogad bija pamierīgo. Profesionālais sports vai ne? Es nezinu, es neesmu klāt, es tur negribu būt klāt, bet ja kaut kas notiek, tad tas tāpat nāk gaismā, to jau neviens nevar noslēpt. Kāds es, piemēram, kā treneris, arī šajā gadījumā, kā tu pieminēji, ka tu vairāk kā treneris esi jauniešiem, bet, piemēram, arī šajā situācijā, U21 džekiem, tu ļauj nedaudz atlaist nolaist tvaiku, kā saka, vai arī tu tomēr tur visu zem kontrolas? Es neko, reāli neko neturu zem kontrolas. Te šoreiz arī Kristinam paveicās, ka vecāki bija līdzi, tur lai viņi tur, bet
Viņi jau zina, kad lai tu kaut ko sasniegtu, tad kaut kas ir jāupurē. Un tad tas viss tev tā kā, tas ir solis visu laiku atpakaļ treniņu procesā visur. Es domāju, ka viņi jau to saprot, par to ir daudz runāts, bet pasaules čempionāts, tas viņam bija galvenais starts, īpaši Gustavam, galvenais starts šogad, tad man ir vieglāk tā. Es zinu, ka viņi ies tusēt, bet es negribu zināt, kas tur ir, lai tā galva, kad viņi ir profesionāļi, viņi gatavosies un to sīkums tāpat uzzina. Tur visi spēlētāji runā, un atnāk visa informācija tur no vienas puses vai no otras, vai no Latvijas puses, vai ne no Latvijas puses atnāk, bet viņi zina, ka es ar viņiem neiešu kopā, tas ir skaidrs, un es labāk nezinu. Ja viņi no rīta viss ir, mēs gatavi braukt uz mājām, viss kārtībā. Kurš labāk tusēja, Mārtiņš Pļāviņš vai jaunā paudze? Šitā jaunā paudze? Jā. Es domāju, ka ne jaunā paudze. Ļoti labi. Bet profesionāls sports, vai ne? Visi saprot, ka, lai strādātu. Tajā laikā jau nebija droši vien tik daudz informācijas par to. Nebija sociālajā tīklā. Tas ir labi, ka nebija, bet mums bija, tad, kad mēs ar Sašu sākām pulmāls volejbolu, mēs visu izdarījām pirmo reizi. Un tu jau nezini, kā tur tālāk jābūt. Tagad pirmo reizi U20, U21, pirmo reizi tikām uz Olimpiādu. Tas tā kā viss pirmo reizi, un tad, uz ko mēs ejam, nav tas gala mērķis, cik tālu mēs varētu spēlēt. Tad tagad jaunajiem ir, kad, ja tu labi trenējies, tu domā par sevi, tu vari līdz 40 gadiem spēt augstākajā līmenī. Ja viņiem ir tas kaut kāda vīzija, kur tas var nonākt, mums Saša tur bija tāds pa mazam solītiem ejam uz priekšu un skatāmies, kā tas notiek. Un līdz ar to, laikam, to katru mazo solīti kaut kā, es nezinu, jauniešos, man liekas, kad mums bija kaut kā, mēs tur vairāk viņu, es nezinu, grūti spriest, bet mēs domājam, ka mēs viņu vairāk izbaudījām, jo tas bija tāds sasniegums, wow. Tad tagad, kad tu atkārto, jā, tas ir forši, bet, tu atkārto. Jo toreiz jau jums bija Genādijs treneris, vai ne? Jā, bet viņš jau ir nav tāds stingrā roka, ne? Bija, bet Genādijs Brazīlijā nebija. Tad es pat neatceros, kāpēc tā ne, bet Genādijs arī. Bet mums tieši tāpat treneris. Viņš uzticējās. Viņš zina, tev no rīta treniņš ir. Tev treniņš ir tur jābūt 12, 7 tas brīvs vakarā. Un pārējo laiku viņš tā kā jūs esat profesionāli, jūs gribat sasniegt. Un to es arī tiem jauniešiem saku. Viņi jau grib sasniegt. Ne jau man vajag, lai viņi ir pasaules čempioni. Viņiem vajag. Un līdz ar to kontrolējam, ko darām, domājam ar galvu, jo, ja tur aizies nekontrolēts process, tad nekas nebūs. Un tie pārējie pasaulē var arī, tur, piemēram, viņu vecuma zviedri, vienkārši, lai no viņiem izspiest kaut kādu vārdu ikdienā, tas ir ļoti grūti, viņi koncentrējušies, nezinu, vai nav draugu, man nav nejausmas, bet, viņi tā, visi vērsti uz sevi, un tie būsim reāli tie čempioni, viņi nav interesanti. Viņiem ir režīms, viņi nospēlē, noteikti, viņi iet, viņi kaut kāds ilgtermiņa, kaut kāds plāns un viss, un tā pieturās. Un es runāju ar zviedriem, ar to treneru, kas viņiem ir olimpiskie čempioni, un tie jaunie, kas Kristiāna paudze, viņiem nav plāns uz 1 gadu, kā mums ir U21. Viņiem ir plāns uz 4 gadiem. Mums tā Latvijā tā sistēma nav tā, lai tu saki, ņem rektevi finanses 4 gadu. 4 gadus tiec uz Olimpiādu, skatāmies. Mums ir no gadu uz gadu, tad viņiem jau tāds lielais plāns. Viņi sanāk 20 gados, viņi jau plāno pār Los Angeles, kas būs 28. gadā. Visi viņiem tas plāns ir. Un to var redzēt. Viņi tur, es neesmu redzējis, ka viņas tur kaut kur tusē vai kaut kur tur ar meitenēm staigā. Reāli neesmu redzējis. Man uzreiz rodas sajūta, ka tas pēc tam var atspēlēties kaut kādā, kad tu beidz karjeru, kad tu neesi kaut kādā mērā, kaut kādos brīžos izlādējis tās baterijas, tās stresa kaut kādu, un tev tas var tāda sniega bumba varbūt uzvelties virsū. Labi, bet tā ir tāda teorija. Nē, var būt, jo viņi runājot atkal par zviedriem jaunajiem, viņi vispār sociālajos tīklos praktiski maz kaut ko liek, bet tagad pirms nedēļas, pagājušajā nedēļā viņi vinēja pirmo reizi eliti, un tad viņi sāka ielikt sociālajos tīklos. Tu redzi, ka tas bija viņam rītīgi svarīgi. Pat viņi pa jauniešu čempionātiem tā tur nelika. Kā vinēja eliti pieaugušiem, viņi vinēja un ielika līdz ar to. Bet tas aprēķins un tā koncentrēšanās visu laiku tam vienam mērķim ir tas, uz ko arī mums vajadzētu tiekties mūsu jauniem volejbolistiem.
Tas ir tas ceļš, tā ir tā recepte pretī uzvarām? Es nezinu, man ļoti, tagad, pasaulē ir daudz treneriem, daudz spēlētājiem, un visu kaut kādas tēmas tur pārunājam, un agrāk es tā nedarīju, tagad vairāk zinošanāks, tad tu vari ar viņiem parunāt, un arī īstenībā tas zviedru treneris ir riktīgi inčīgs čalis, jo pats viņš vispār nav spēlējis. Viņš spēlē, bet tādā līmenī, kad es pat nevaru nosaukt viņu labāko rezultātu, jo tas rezultāts noteikti nav nekas, bet viņam ir 4 spēlētāji, kas ir tagad top 5 pasaulē, un viņi ir jauni. Ar viņu būtu interesanti pajautāt par šo te, kā tas ir ikdienā, jo viņi visi ir klusi, viņiem nav ne tusiņi, nekas. Es nezinu, kā mājās tur ir, bet jā, viņi tādi, tas ir ļoti interesanti. Uz laukumu viņi arī izstāsta, viņi mierīgi, viņi 20 gados jau pārliecināti par visu, kad, viņi zaudē, viņi zina, nākamais, viņi tā iet uz priekšu, un viņi arī riktīgi progresē, bet es nevaru pateikt, ka tas ir pareizi vai nepareizi. Man grūti par to pateikt. To laiks rādīs. Labi. Pavērtējam jauniešus. Tu arī joprojām spēlē. Pirms gada jums ar Kristiānu ir Eiropas čempionu tituls. Rio izcīnāt bronzu elitē. Šogad ir 2 pusfināli Rio un Hamburgā. 9. vieta Eiropas čempionātā. Tagad tuvojas pasaules čempionāts. Kāds ir tas jūsu šī brīža līmenis? Kā jūs iedaraties tajā elitē un tajā pasaules čempionāta konkurencē? Pasaules reitingā gada griezumā mēs esam 10. Un tas ir, man liekas, tas ir riktīgi forši pie tā līmeņa, kāds tā ir. Un ir ļoti daudz spēcīgas komandas aiz mums pasaules reitingā. Ļoti daudz. Un vispār kaut kādas, ja cīņa par olimpiādi, kur būs 17 vietas pēc tā reitinga, tur par tām 17 vietām būs tur uz dzīvi un nāvi. Tur nevar tā nosaukt tur to 17, kāds būs. Bet esmu riktīgi priecīgs, ka mēs esam tur un mums ir ļoti stabila sezona, kad mēs nespēlējam kvalifikāciju, mēs laikam esam pamatturnīrā un mums laikam bija tikai viena neveiksme, ka mēs no grupas netikām ārā. Tas bija Brazīlijā, bet tāpēc, ka tur bija riktīgais vējš, un mums visas spēles bija pie lampām naktī, kas nav mūsu. Bet nākamajā nedēļā Rio mēs reiz pusfinālā tikām. Bet tā sezona ir laba tādā ziņā, ka viņa ir stabila. Jā, mums Eiropas čempionātā tur kāpēc 9. vieta bija grupā viena neveiksmīga spēle pret frančiem, kur mēs 3 setos zaudējām, un tad mums ielozējās uzreiz Eiropas Mols ar Sorumu, un mēs viņus arī 3 setus spēlējām. Līdz ar to es domāju, ka mēs bijām pelnījuši tur būt 8. Kad visi atbrauc, un tālāk jau atkarīgs no tā, kas ielozījās, jo bez veiksmes arī, kad mēs Kristiānu vinējām Eiropas čempionātu, bez veiksmes nav iespējams neviens turnīrs bez veiksmes. Tā kā tur, kur mēs esam riktīgi priecīgs, un pasaules čempionātā būs tieši tas pats faktors. No grupas tur viennozīmīgi jātiek ārā, un tad jautājums, kas ielozējās. Jo uz to pasaules čempionātu mēs bijām ar 12. numuru izlikt, bet izlozes rezultātā, ka lozēja grupas, mēs tur nokritām kaut kādām 6 vietām uz leju. Kas mums tā kā izlozes rezultātā, mums tā izloze nāca par sliktu. Bet tā ir. Es nezinu, kā tas beigsies, bet būs vēl otra izloze pēc grupām. Tā kā tas viss ir, tev jāspēlē labi un kaut kur jāpaveicās. Jā. Pasaules čempionāts arī būs diezgan tālās smiltīs, ar ko tur jāreitinās tieši apstākļu ziņā, tavuprāt? Es ceru, ka tur būs karsts un bezvējš. Tad, kad grūti, kad būs grūti, un tad tā kā tev jāpārvar pašam sevi un tās grūtības. Tad izpauž tas Mārtiņa Pļaviņa, tas X-faktors. Es varbūt, bet man ir vieglāk, kad man ir grūti, bet es redzu, ka viņam ir grūti un riktīgi. Un tad tā sajūta ir laba, kad visiem ir grūti, nevis tā tikai, ka tev ir grūti, un tagad tev vēl jāskrien, kad visiem ir grūti. Tas ir, man liekas, tas pats interesantākais, kurš izdzīvos. Jo ir bijis spēles, kad es neizdzīvoju, un ir bijis tā, ka es milimetru līdzi, un viņš pirmais atstiepjās. Tas, man liekas, būs tas karstums un tie grūtie apstākļi rada to neprognozējumību rezultātā. Un tas ir tas, kas mums, ja visas komandas sabrauc pasaules labākās, tas, kas mums vajadzīgs. Kad mēs izējām un ir 50/50. Tad redzēs, kāds viss beigsies. Tas pludmales volejbola tūre
4 gadus jau ir mainījusies, noteikti tas Beach Pro sērija. Kā tas ir ietekmējis arī pasaules čempionātus, Eiropas čempionātus? Kā tas viss ir ietekmējis to spēles līmeni? Ir audzis, ir palicis tāds pats, vai kas ir mainījies šajos 4 gados? Pirms kaut kāda laika, kad mēs Kristiānu sākām, es skatījos, bija pasaulē kaut 1600 komandas, kas bija pasaules reitingā. Es pieņemu, ka teikt vēl ir vairāk, jo tā starptautiskā federācija viņiem... Es nezinu, kāds tagad viņiem ir tas redzējums, bet vienu brīdi bija tā, ka, lai pēc iespējas vairāk komandas pasaulē spēlē to pludmales volejbolu un dot iespēju Āfrikai spēlēt pasaules čempionātā, Āfrikai spēlēt olimpiādē, to vienu vietu. Un tā atlases sistēma tajā Āfrikā ir tik liela, ka reāli par to vienu vietu visā Āfrika var cīnīties, ja grib. Un tādā veidā viņi audzē Āfrikā to pieņemsim līmeni. Tā ir katrā kontinentā, bet vienkārši Āfrika, tas ir, man liekas, uz doto brīdi viszemākā konkurence. Un tas līmenis viennozīmīgi aug, un stiprākais līmenis ir Eiropā, to arī rāda pasaules reitings, un jebkurš no turnīriem, kad Eiropa visu laiku ir medaļās, un arī rekur tik olimpiādi. Visi medaļnieki bija Eiropa. Un mums Eiropai paliek arvien grūtāk, un tad tas ka Eiropas čempionāts ir stiprākais čempionāts, kāds vien var būt. Pasaules čempionāts, tur ir vairāk komandas, un tur nāk pāris braziļi, pāris, tur piemēram, amerikāņi. Labi, Kuba vēl nāk klāt, bet pasaules čempionātā var būt kāda vieglā spēle. Eiropas čempionātā tev jau, ja tu esi pirmais grupā, tu spēlē pret 4. Tas nav teikts, ka tev uzreiz jāpierāda, ka tu viņus var vinnēt, jo tur ir spēle līdzīga uzreiz. Pasaules čempionātā ir iespējams, ka būs spēles, kuras nav līdzīgas. Tāpēc es saku, ka Eiropas čempionāts ir pats stiprākais turnīrs, kāds vien ir. Bet tas ir daudzos sporta veidos. Jā, Eiropā tas profesionālais sports ir tā noslīpēts, ka... Bet mums agrāk bija tā, ka, ja vajadzēja vienu spēli labi vinnēt, lai tiktu astotniekā Eiropas čempionātā, es atceros, tad tagad, lai tiktu astotniekā, tev vajag kaut 3 labas spēles vinnēt, un ir liela starpība, un ja es teicu vienmēr 50/50, ja, 3 spēles 50/50, un tu esi tikai astotniekā, no tām kaut kādām 6 vai 7 spēlēm, kas tev jāuzvar, lai tiktu pie medaļas. Labi, pasaules čempionāts, tagad pēc taviem vārdiem spriež, ka tad astotniekam jābūt, ne? Astotniekam, es neslēpšu, tāds ir mērķis, un kāpēc mērķis ir astotnieks, tāpēc Olimpiskā vienībā, tas ir kritērijs. Bet, ja tu man pateikt, lai es tev nosaucu 8 spēcīgas komandas pasaules čempionātā, es tev nosaucu 11. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi pēc tām grupām tā izloze, jo ir ērtie pretinieki statistiski, un kā nospēlēt citi zari. Jo tagad bija jauniešu čempionātos ļoti izteikti, kad ielozējās viens stiprs zars un otrs vājāks, un no tā stiprā zara nestiprās komandas tiek iekšā. Tā kā tas viss ir ļoti nosīt. Ja par grupu, pretī jums ir čempioni no Čehijas, amerikāņi un Togo. Kur ir ērtie un kur ir neērtie pretinieki? Ar amerikāņiem mēs esam spēlējuši 2 reizes, abas esam vinnējuši. Ļoti līdzīgā cīņā arī tagad Amerikā pēdējā, ka mēs 5. palkā, mēs ar viņiem spēlējām izslēgšanas kārtā. Viņi bija augstāk pa mums reitingā izlikt, vienkārši pasaules čempionāti viņi neadekvāti zemu ir. Un mums ir tādā ziņā ir nepateicīga grupa, lai viņu vinnētu, jo Čehi ir pasaules čempioni, Čehi maz spēlē šogad, bet visur, kur spēlē, viņiem ir medaļas. Un amerikāņi ir labi, bet arī pasaulē maz spēlējuši. Mēs viņam kaut kad treniņā spēlējām, man likās, ka riktīgi grūti, bet tad kaut kā sacensībās sagāja. Un tad to 4. komandu, to komandu es nezināt, ne? To nezinu, to mēs skatīsimies, jo mēs pirmo spēli spēlējām amerikāņiem, un tad skatīsimies, kā Čehi ar viņiem spēlē, lai saprastu, kas pa čaļiem ir, bet parasti ir tādas komandas, piemēram, Kuba citreiz nespēlē, iznāk ārā, tu nekad neesi redzējis, un viņi tur astotniekā tiek iekšā, jo viņi ir jaudīgi, ātri, un Kuba tur katra, kas fiziski dotumi ir vienkārši apbrīnojami. Gan par Togo pludmales volejbolu nav baigi nekas daudz dzirdēts dzīvē. Nav, un es ceru, ka mēs arī par viņiem baigi nedzirdēsim arī pēc pasaules čempionāta.
Bet labi, paklausījos arī vakar interviju mūsu kolēģim Jānim Freimanim 2021. gadā. Tu pieļāvi, ka Mihāls Samols varētu būt tavs pēdējais pārnieks. Jā. Nu, kā mēs esam laiks rāda, ka daudz kas mainās, bet kas bija tie kritēriji, kad nolēma, biežam ar Kristiānu, ejam pēc rezultātiem un kā jūs nonācāt? Tur ar Kristiānu bija tā, kad man pat ne Kristiāns piezvanīja, tad tur apkārt cilvēki zvanīja, kad jāpamēģina ar Kristiānu spēlēt, jo ar Mihālu mēs buksējam, nebija tāda izaugsme. Nu, tur arī bija grūti, tāpēc, ka es tieši pēc operācijas nāk tā visa rehabilitācija, tur nevarēja būt viegli, bet Kristiānam tur nebija pārnieks un it kā jaunais, talantīgais man liekas, es sākumā uzreiz pateicu, ka nē, kad šitais gads beidzās un tur viss tur Tagad tev piezvanīja, vai tagad viņi ieraudzītu uzreiz? Nē, es Kristiānu biju redzējis, mēs bijām spēlējuši ar viņu, bet mēs ar Mišu tur viņu vinējām. Tur ir tas stāsts, es esmu teicis, ka tu nostājies man pretī, man ir viens priekšstats, un kad nostājies ar mani vienā komandā, ir pavisam cits priekšstats. Līdz to tāpēc ir tev jāpamēģina uzspēlēt, lai saprastu. Jo pretī, ja kāds nostājas pret mani, pret Sašu vai pret Jānu Šmēdiņu, viņiem būs vienmēr grūti. Tur būs grūti, tāpēc, ka mēs iepriekšējā paudze, mēs vienkārši mūsu treneris kā zaudēt tā sots. Vai skrien, vai lec, vai kaut kāds fiziskais. Ja? Mums nepatīk zaudēt. Tad jaunieši zaudē, nekas nākamā spēle, kur nekas. Mēs esam savādāk, līdz to grūti pret mums spēlēt. Un tas pa Kristiānu arī bija tāds, jā, viņš lec, un ka lec, tur daudzi lec, pieņemsim, jā. Un viņš arī spēlēja aizsardzībā, viņš nebija pareizajā pozīcijā, tā ir blokā, un līdz to tas priekšstats, ir spēlētājs, jaunais, tur daudz nāja. Tad ar viņu spēlēja kopā kādā? Nē, tad man piedāvāja, es teicu, nē, nebūs, un tad man vēlreiz zvanīja, un es teicu, joprojām nebūs, un tad... Tad pēc kādiem 2 mēnešiem tikai es teicu, labi, tur vienu turnīru mēs aizbrauksim uz Igauniju, tur uzspēlēt. Es tāpat turien braukšu, un tur meitām bija jauniešu čempionāts, cik braucam. Mēs aizbraucam ar Kristiānu, mēs tur vinējam, un tur uzreiz man sieva saka, tu pavisam cita spēle, jums pavisam citas emocijas, var redzēt tā dinamika spēlē, pavisam cita ir. Jā, tur, protams, kad ir daudz pie kā strādāt, man tur pie rehabilitācijas, tur Kristiāns kā jauns, bet no malas redzēja, ka tā spēle, ir tas, kas bija, kad es Sašu spēlēju vai ar Jānu, kad mēs vienkārši tā bumba nekrīt. Mēs skrienam, cīnamies, un ja tev ir tas uz laukuma, kad bumba vienkārši nenokrīt laukumā, pārējā var uztrenēt. Tur bloks, tehniskās lietas uztrenēt, fizisko var uztrenēt laiks, bet vienkārši jābūt tas, ka tev vienkārši, ja bumba nokrīt, tad tu nesaproti, kāpēc nokrīt, jo mums bija vienmēr no Genādija ja bumba krīt laukumā, kādam jāpieskarās. Tad nākamajā dienā, ja tu kāds pieskaries, tad kādam ir jāuzceļ uz tīklu, un tad ir jāiesit. Un mēs tā spēlējam, līdz to praktiski mēs visus vinējam tikai dēļ tiem nosacījumiem, bet grūti izpildīt. Un tad man sieva no malas vēroja, viņa teica, jā, kad ir riktīgi labi, kad ir jāpamēģina. Un tā arī aizgāja lēnā garā. Mēs uz olimpiādu mēs netikām, jo mēs bija mazs laiks. Bet pēc tam es Kristiānam teicu, jā, kad ja mēs tiekam Eiropas čempionātā, braucam, un tad mēs vinējām, un tad tieši tas pats bija ar elitēm, un kad beidzās tās elites, mums bija daudz reitingu punktu, lai nākamo gadu sākt, un es teicu, un tas bija šis gads, un tad es teicu, mēs šito gadu spēlējam un skatāmies kā ir. Un ir labi. Ir okay. Nē, es negribu teikt ok, tāpēc, ka, ja tā ņem kopumā tā stabili, ar ko mēs spēlējam, pretinieku, ko mēs tiekamies un tie rezultāti, tur var pastīties, man liekas, varētu būt pat viena no labākajām sezonām, ja neskaita 12. gada sezonu. Tā kā vienkārši, kas izpaliek tās medaļas, jo tiešām visu laiku nāk Norvēģi, Katara, nāk pretī. Nav tā, ka mēs aizējām līdz tām medaļām, un tagad mēs neizmantojam iespēju. Vienkārši nav iespēja. Tur ir maza iespēja, un viņi spēlē labi. Mums bija Brazīlijā 3 seti vistuvākais, kas bija. Bet vēl ir vietas, kur pielikt.
Bet bija arī izbīļu moments galā ar Kristiānu dopinga kontrolieru stāstu. Tas tāds arī sākt sadarbību, kaut kāds maziņš kritums, tāds emocionāli vismaz. Man tur tā nav. Nu, viņiem tur kaut kādas, es nezinu, tur izvērtās tā, kā tas izvērtās, bet es baigi tur nevērtēju to Kristiānu pēc tā, ka kaut kur ir kļūdījies vai kaut ko neizdarījis vai tagad. Vai kāds kaut ko pasaka. Nē, man pa viņu tas priekšstats vispār nemainās. Tāpēc, ka tās baumas vai kas, tas ir tās domas, tas grauž. Es tikai no tā, ko es par viņu domāju, un visi tie jautājumi ar dopingu kontroli, tas man vispār tās domas par Kristiānu tur nemainīja ne gramu. Bet nebija tāds kā bišķi satraukums tajā laikā par to, par ko man satraukties? Es jau pirms Kristiāna biju gatavs beigt spēlēt. Ko man satraukties? Man tas dzīve nemaina. Man katra spēle, ko mēs spēlējam, vai kāds turnīrs, es varu tikai plusā būt. Es nevaru būt mīnusā. Reāli es nevaru būt mīnusā. Un es varu pateikt, kurā brīdī es beidzu un kaut ko daru tālāk. Tā kā man katra spēle, katra diena uz laukuma ir ar pluszīmi. Bet galā lieta beidzās veiksmīgi. Kontrolieri pasteidzās nedaudz ar savām aiziešanām un viss bija labi. Tu ieminējies par to, ka net kādas Parīzes Olimpiskām spēlēm, bet 2,5 gadi un klāt būs citas spēles Losandželosā. Ko tu saki par tām? Par Mārtiņa Pļaviņa potenciālu spēlēšanu tajās? Es domāju, kāpēc ne? Mums ir uzdevums tikai noturēties tur, kur mēs esam tagad. Mēs varam labāk spēlēt. Un kā veselība atļauja, tur man pat saka, kad es uz laukuma pat noskrien tur visus jaunos, kā es kustos, tur viss tā kā ar to. No kurienes tu ņem? Tas kaut kāda dabiska enerģija vai, nezinu, tu velti ļoti rūpīgu uzmanību atjaunošanās procesam, jo daudziem jau arī vajag, kas ir brīdimāni, ka Ronaldu, piemēram, var tik ilgi spēlēt augstā līmenī. Reku mums ir pašiem savs piemērs, Mārtiņš Pļaviņš, kurš jau tēmēja uz Losandželos Olimpiskajām spēlēm. Jā, varbūt mums labi fiziskā sagatavības treneris ir Jākabs Grīnbergs. Viņš ļoti arī pievērš, ka viņš tā kā es smiltīs, viņš fiziskajā sagatavībā pievērš mazajām niansēm, ļoti lielu, ļoti daudz pievērš mazajām niansēm. Jo no tām mazām niansēm. Kas ir tās mazās nianses? Var kādu nosaukt? Es daudz strādāju ar vienu kāju, gan ar vienu atsevišķu, netaisa ar abām, līdz ar to tas noņem svaru no muguras, daudz ar gumijām, daudz ar balansiem, daudz ar visādiem mistiskiem vingrinājumiem, vienkārši tāpēc, ka es agrāk tādus nebiju darījis. To saucīja par garlaicīgiem vingrinājumiem. Es nezinu, ka tur garlaicīgi. Es esmu 20 gadus preses muguru taisījis uz paklājā, jo vienkārši tas ir jādara. Tas nav garlaicīgs vai instants, tas ir vienkārši tas, kas tev ir jādara. Un tu ej un dari. Un, līdz ar to visi šie jaunie vingrinājumi, viņi kaut kādā veidā ir interesanti, jo tev jāieslēdz ne tikai muskuļi, tev jāieslēdz arī galva, lai tur līdzsvarā noturētos, vai kā pareizi kaut ko pacelt, vai tas viss ir interesanti. Tas dod rezultātu, jo es neesmu mērījis, bet es domāju, ka es pēc operācijas strādājot pēc šīs metodes, es domāju, ka man ir kāds centimetrs pienācis lecienā klāt. Okay. Vienkārši nevis tāpēc, ka es to nevarēju, bet tāpēc, ka esmu kaut kādus attīstījis mazos muskuļus iedarbinājis, kas palīdz to, un es domāju, ka tas arī palīdz uz laukuma ar to pārvietošanos. Mazākas slodzi uz lielajiem, ieslēdzās mazie un es varu daudz veiksmīgāk pārvietoties. Kāda bija šī atgriešanās pēc šīs operācijas? Ja es pareizi atceros, tā bija diezgan sarežģīta tā procedūra, un tā karjera arī nebija tā garantēta, vai ne? Man tur katru gadu noraksta. Pēc katra slikta turnīra noraksta. Es pats sev reiz gadā norakstu. Man arī šogad bija tā. Mums tur kaut kur negājas. Es sievai saku, nē, viņš saka, pagaidi. Man sieva vienmēr saka, pagaidam decembrī. Un tad pa to vietu mēs tur 2 reizes pusfinālā spēlējām. Vēl tur, viss kaut kas labs ir noticis. Bet par to, ka norakstu, par to es baigi nestraucos. Bet jā, pēc rehabilitācija bija riktīgi sarežģīta, jo man janvārī veica operāciju un joprojām augustā es knapi, man tur noteikti ir, es spēlēju Latvijas čempionātu, pēc es nevarēju nosēdēt.
Bet to nevar nosaukt par pārvietošanos, nevar saukt par lekšanu un nevar vispār. Tas, man liekas, kad ja kāds pastāsta uz mani, tad skumjš skats, bet kāds paskatās un saka malacis par to, ka tu mēģini. Ja? Un man tas bija otrs, es gribēju mēģināt, lai saprastu, ka tas viss notiek uz priekšu, bet beigās izrādījās, līdz es sāku spēlēt, man bija janvāra operācija. Nākamā gada novembrī mēs ar Kristianu spēlējām Taizemē, un man vēl celis sāpēja. Tas vienkārši, un tad es nezinu, vai Kristianam tur nebija ar ko spēt vai kā, bet tā sadarbība arī veicināja to, ka es neatkāpjos no tās rehabilitācijas un izēju visam tam cauri. Un tad tagad man par celi, par tādām lietām vispār nav jādomā. Es eju, daru to, kas man jādara, nevis domāju, kā es iesildīšos. Sieva pieminēt šajā sarunā vairāk kārt, tad jau tāds kārtīgs tevis turētājs tajā trajektorijā, vai turpināt iet? Lai turpinātu, bet arī viņa noteikti būs tas, ka pateiks visu, tu vairs nevelc godīgi, kad nav jēga. Jo nav jēga uz to laukumu spēlēt, kad tu vairs nevelc. Jā, ja tu vienkārši neskrīti rezultāts, tas ir viens, bet otrs, ka tu vairs nevari palikt, tu nevari paskriet, tu tur neesi formā, vizuāli pat var redzēt, ka tu neesi formā, un tad nav ko kaunā krist uz laukumu, tad ir jābeidz. Tad, kad tas būs, viņa man pateiks, ja es joprojām spēlēšu, bet jā, viņa tā objektīvi no malas pasaka, kā ir tā situācija. Un bieži vien, jā, kad kaut kas nav, tad viņa saka, ka vēl bišķiņ jāpagaida, jo viss notiek vienkārši, lietas nesakrīt, kāds ir no 11 turnīriem. Protams, ka kaut kur būs kaut kāda, visiem ir kaut kā tā līkne uz augšu, uz leju, un vienkārši varbūt tajā brīdī es esmu lejā. Tā kā laiks bišķiņ vēl pagaidīt, spēlēt un uzkāpt atpakaļ augšā. Teikšu tev tā, vai tā līkne ir pasaules čempionātā rīktīgi uz augšu, lai izdodas to turnīru nospēlēt lieliski. Mums laiks nodevīgi atkal ir aizritējis. Almans vēl gribēja noteikti kaut ko piebilst. Jā, es gribēju tādu arī, Jānis, sāka tādu ģimeniskāku tēmu, kad mēs redzēsim Bļauņu meitas Pludmales volejbola laukumos, jo es dzirdēju, ka viņas arī diezgan aktīvas sportotājs esot. Jā, viņas spēlē, bet es esmu par to, ka ir daudz sporta veidi un prioritāte ir vieglietika. Vieglietika ir prioritāte viņām visām, un tad vecākā meita arī šādu un tādu pakustās Pludmales volejbolā, vidējā zāles volejbolā, jaunākā pelda, bet Kāpēc vieglietika prioritāte? Tāpēc, ka tā ir fiziskā, man liekas, vieglietika bāze visam, jebkuram sporta veidam. Ja tev jāmāk skriet, jāmāk lekt, un tas tev vienkārši dzīvē noderēs, un arī tie sportisti, kas ir nodarbojušies ar Pludmales volejbolisti, īpaši meitenēm, kas nodarbojušies ar vieglietiku, to redzi, Tīna Graudiņa. Mēs redzam, ka viņa ir nevis viena no pasaules, viņa ir viena no dažām, kas spēlē pasauli. To uzreiz var redzēt. Un ir vēl tādas meitenes, un viņām ir fiziskā bāze apakšā. Un vieglietika tas ir labākais, jo tev nevajag stieni vienmēr. Tev pietiek daudz skriet, lēkāt savu svaru, un tas tev daudz ko attīsta. Bet Pludmales volejbolā noteikti viņas redzēs, jo Pludmales volejbols ir ļoti, tā meitenēm tas vispār populāri, lai tiktu uz Ameriku. Uz mācībām. Viņiem ir Pludmales volejbolā ir stipendijas. Un, ja vieglietikā tie normatīvi varētu būt augsti, tad Pludmales volejbolā vienmēr ir treneris subjektīvais viedoklis. Ja tev patīk, kā tu spēlē, tad viņi tev gatavi apmaksāt visas mācības. Un tur es esmu bijis tajās universitātēs. Tur treniņi ir tā, ka nodrošinājums bāze ir labāk nekā Latvijā jebkura bāze. Viņiem universitātei vairāk nauda ir nekā es tur biju. Tur labāk nekā olimpiskam. Ar visiem sponsoriem īpaši tagad. Un tur ir viss sporta veidi. Amerikāņu futbols tur trenējās. Iedomājieties, ka amerikāņu futbolā kāda nauda ir. Tā bāze, viss tur trenējas vienā bāzē. Un līdz ar to viņām noteikti būs jāpievēršās. Bet vienkārši vecākā vēl nav, jo nākošais gads ir 10. klase un ir mērķis ir
labi eksāmenis nokļūt, lai pirmajā ģimnāzijā tiktu. Jā, sarunas arī pašā noslēgumā. Jā, kā tur sanāk, Mārtiņa diena jau tā būs ārzemēs, vai ne? Jā, bet tā arī bija pagājušajā gadā Brazīlijā. Brazīlijā bija vārdienā, man liekas, tieši arī to medaļu arī dabūjām vārdienā. Jā, tā kā redzēs, nevar teikt labi, slikti, kamēr tas nav noticis. Jā. Mēs redzam, uz kurien tas virzās. Vēlreiz, Mārtiņ, paldies, ka atnāci pie mums šajā sagatavošanās laikā, lai tas vezums aizvalkas, cik tālu vien var, un pēc čempionāta var atbraukt ar labu sajūtu par labajām spēlēm. Paldies! Paldies, skatītāji, kas skatījāties. Visu labu!